Esam sākt. Labdien, visi sanākušie. Liels prieks redzēt tik daudz slapju cilvēku un gatavi runāt par tik garlaicīgu tēmu kā vīrišķību. Mēs esam sapulcējušies šādā dīvainā sastāvā un pavisam nedīvainā vietā sakarā ar to, ka pēc nepilna pusgada 22. septembrī sākas starptautiskais Rīgas kino filmu festivāls Divas Annas, kas šogad būs veltīts tēmai vīrietis, mīļākais varonis vai, kas vēl bija trešais, āksts. 3 dažādi vīrieši. Un sakarā ar to festivāls Divas Annas arī rīko sarunu ciklu, kuru laikā mēģinās noskaidrot, kas ir ar vīrieti noticis. Ar vīrieti ne tikai kino, bet arī sabiedrībā. Un šo sarunu šovakar vadījušais Ilmārs Šlapins, interneta žurnāla Satorija galvenais redaktors, un sarunā piedalīsies sociāla antropoloģe Aivita Putniņa, psihoterapeits Andris Veselovskis, kino zinātnieks Viktors Freibergs, dzejnieks un literatūras zinātnieks Kārlis Verdiņš un publicista Linda Curika. Jā, sveiciens arī visiem tiem, kas skatās internetā, tiešraidē šo sarunu. Runājot par vīrišķību 21. gadsimtā, tas, kas man pirmais nāk prātā, protams, ir pārmaiņas stereotipos, pārmaiņas tādos valdošajos priekšstatos par to, kas ir vīrietis. Šīs pārmaiņas droši vien ir grūti nepamanīt un grūti noliegt. Viegli to ir pamanīt kino, jo kino parāda tēlus visā to krāšņumā, gan vizuāli, gan darbībā, gan tajā, ko viņi saka. Reizēm pat var parādīt to, ko viņi domā. Un tas, kā masu kino, es tagad nerunāju par kaut kādu elitāru vai speciālu kino, bet masu kino šie stereotipi mainās. Tā tipiskā pārēja, visbanālākā pārēja, ko var pamanīt, ir pārēja no mačo tipa vīrieša, no vīrieša varoņa uz vīrieti, kas ir, atkal lietojot stereotipus, jāsaka, sievišķīgāks. Taču šī pārēja, manuprāt, nav tik daudz pat vizuāla, jo vizuāli jau vīrieši mainījušies visu laiku, ja mēs paskatāmies valdošās modas, dažādos senākos laikmatos, kur mums ir pieejami attēli, gleznas vai fotogrāfijas. Mēs esam redzējuši gan sievišķīgākus, gan vīrišķīgākus vīriešus, bet tas, kas mainās, ir uzvedības modelis. Un, ja agrāk tipisks vīrietis, tipisks varonis kinofilmā atrisināja problēmas ar fizisku spēku vai nepārspējumu intelektu, tad aizvien biežāk, es esmu pamanījis, kinofilmās parādās vīrieši varoņi, kas atrisina problēmas ar viltību, ar izvairību, ar vājumu. Tad 2 pirmie, kas man ienāca prātā, kad es mēģināju piemeklēt kādus piemērus, ir Džonijs Depps pirāta, kā viņi tur sauc, Karību jūras pirāta lomā, ļoti sievišķīgs varonis, arī pēc savas uzvedības. Un vēl viens tāds tipisks jaunais varonis, ko es esmu pamanījis no pat pavisam noskatoties filmu Slow West. Tāds jauns puisis, šķiet vēl pat tikai pilngadības uzsniedzis,
Kodijs Smits Makfijs no Austrālijas, kur šajā filmā tēlo principā western tipa filmā. Viņš ir galvenais varonis, kurš saskarās ar dažādām problēmām, uzbrukumiem, indiāņiem, kaubojiem, bandītiem, bandītu ķērājiem. Un viņš ir ļoti vājš un beigās viņš arī mirst, kas ir netipiski galvenajiem varoniem. Tajā pašā laikā viņš, es domāju, veido ļoti spilgtu jaunu tēlu kinematogrāfijā. Turklāt, kā jau teicu, masu kino. Tāds ir mans ievads. Mans pirmais novērojums, bet es negribētu apstāties šajā sarunā tikai pie kino, tomēr es pirmo vārdu dot Viktoram Freybergam, lai viņš varētu apstrīdēt vai apstiprināt manas aizdomas. Tas nebija manos plānos. Es cerēju, ka kāds kaut ko vēl pateiks. Un tad es varēšu šeit. Tā situācija ir ļoti dramatiska šobrīd izveidojusies. Tāds lielisks ievads. Tā kā es neko nezinu par masu kino kopš 90. gadu vidus, tad man liekas, tur nekas nav mainījies. Tagad droši vien ir mainījies, es vienkārši nezinu. Es neesmu skatījies. Es nevairs neskatīšos, tā kā atvainojiet organizētājiem, jūs kļūdījāties ar izvēli. Bet, ja man kaut ko, es arī domāju ilgi, es nezināju, es vispār īsti nevaru tā koncentrēties, tāpēc, ka es domāju, ka notiek kādu citu pasaules pirmo. Paņemt kaut vai no citām filmām, es tiešām nezinu. Karību jūras pirāts es esmu redzējis, un tā pēdējā bija tik nenormāli garlaicīgi, un viņš bija tik tīzels, tas, ne tīzels, bet Džonijs Depps vienmēr ir. Es nedomāju tīzels. Jūs noklausieties man viedos vārdus līdz galam, vai tad ķiķiniem. Bet, paņemsim kaut vai to pašu, to filmu, es tagad pēkšņi piemirstu, kur es gribēju pieminēt, jūs un izstāt no sliedēm. Viņš ir vienmēr... Kaudzu? Mirons. Mirons, jā, Mirons jau tā jau senāka filma. Mironī viņš jau arī ir praktiski tāds, absolūti bezpalīdzīgs, viņš neko nezina, viņš tur kaut kādu darbu brauc strādāt uz pilsētu, kurā viņš nomirst, kurā brīdī tas notiek, mēs nezinām, bet viņš ir pilnīgi pasīvs. Viņš šajā gadījumā tur tas nobody, tas indiānis, tas ir drīzāk tā kā vairāk tas viņa vedējs, viņa pavadonis un tam līdzīgi. Bet jau arī no kaut kādām, es domāju, filmām, kas ir tā plašākai auditorija, un es negribu ar to teikt, ka jūs esat bērni. Salīdzinot ar mani, protams, jūs esat. Bet es domāju, ka tādu filmu kā kaut vai Alisa Brīnumzemē, labi, tur viņam tā loma tāda, bet viņš jau tur arī iztaisīts, vai arī tas Mr. Vongs, kā viņš tur sauc bija Čārlī šokolādes fabrika, es esmu šāds tāds redzējis ar viņu vēl, kur arī viņš ir tāds ļoti, man šķiet, sievišķīgs pēc savu izskatu. Bet, ja mēs runājam par Džoniju Deppu, bet tas jau nav mērķis, acīm redzam, ja man vajadzētu izdarīt, ko nākamais trieciens organizētājs tulīt gaida. Ja man vajadzētu izdarīt tādu kopsavilkumu par to, kā ir mainījies vīriešu tēls kino, tad es nedomāju, ka tur ir kaut kas mainījies. Man šeit ir vienkārši kino, tagad ir daudz plašākas robežas, un mēs kino redzam varoņus, kuri grib būt sievietes, kā bija tajā franču filmās, tad nevienu nosaukumu vairs nav. Mana draudzene vai kā? Jā, man jaunā draudzene, kas arī, protams, es aktieris pats par sevi, es pēc tam paskatījos uz viņu, viņš nemaz tāds nav, kā viņš filmā tur laikstās. Bet, protams, ka tā filma ir brīnišķīga, un līdz ar to arī, tas es nedomāju, ka tagad atklāsies, ka pusi vīrieši grib ģērbties sieviešu klētās. Un tas, protams, nav nekādā veidā vispārinājums, bet es pieņemu, ka šādu te filmu varbūt nemaz tik ļoti daudz nevar agrāk iedomāties. Kaut gan piemērs ir arī ļoti sens, un tāpēc es arī saku, ka man šeit nekas dišs nav mainījies. Ja jūs atceraties Polainska filmu Īrnieks, Tenant, kur arī galvenais varonis, ko tālo pats Polainskas, pēkšņi dzīvodams dzīvoklī, kurā paliek agrākais laiks un agrākā iemītniece. Es te varētu lietot piedauzību vārdu viņas identitāte.
tad viņš pārtop pēc tam par viņu. Ne jau tāpēc, ka viņš to grib, bet vienkārši tāpēc, ka tāds ir tas stāsts. Un es domāju, ka šādas robežas starp sievietes, vīriešu tēlu kino ir stipri, ne pārāk senas, bet kaut vai Salīs Poters filma Orlando, kas arī šodien, protams, pamēģina kādam viņu parādīt, visu uzreiz teiks, ka tā ir pat transvestīta. Bet nav jau, protams, filma ir pilnīgi par ko citu, kas ir galvenais varonis, kas ir Orlando pēc tam, pēc pārsimtus gadiem un kopā nodzīvā 400 varbūt gadiem, kļūst par sievieti. Un līdz ar to ir runa par to, ka mēs skatāmies uz pasauli caur šo personāžu kā daudz plašāk, aptverošāk, nevis vienkārši tādu lomu. Bet tas, ka nebūtu kaut kādu tādu mačo tipu, ir jau arī Terence Malika, tas Breda Pitta tālotais tās. Es saprotu, ka darbība risinās kaut kādos 50. gados, un tas ir skaidrs, bet tā filma toties ir tapusi tagad. Viņš ir klasisks tāds, klasisks, es nezinu, tāds mūžīgs, kā mēs varētu stereotipizēt, protams, viņu uztvērt, bet, diemžēl tā filma arī nav neko veiksmīga. Bet tas nezinu, no kaut kāda jaunāka, es tiešām neesmu redzējis, palīdzi, sakiet tagad kāds citu kaut ko jūs esat redzējuši. Es vēl esmu redzējis Putnu vīru Birdman, kas man ļoti patika. Tur ir mačo, tur ir tas viņa filmu varonis, pēc kura viņš tā kā modeli, no kura viņš grib atbrīvoties patiesību sakot. Varbūt, ka man ienāca prātā, bet es ar tādu kaut kā izlikties, ka es to izdomāju agrāk. Ka tas varbūt ir tēls, kas varbūt raksturo filmu, kino kopumā, kur tad kino ir tā vēlme atbrīvoties no tāda ļoti vienpusīga stereotipiska tēla, jo tas Birdman, tas Putnu vīrs, viņam visu laiku tur lido aiz muguras. Tagad es gan vairs neko neteikšu. Labi, tad ir jautājums antropologi. Ir pamanījuši pārmaiņas vīriešos? Ja runā vispār vīriešos, tad droši vien jārunā nedaudz smalkāk. Proti, tas, kas ir pārmainījies, ir varbūt tas priekšstats, kā sabiedrībā tiek dalīti vīrieši un sievietes. Un ja varbūt vēl pirms kāda gadsimta rietumu kultūrā vīrietis bija cieši piesiests pie tās bioloģiskās dabiskotās kategorijas, tāpat kā sieviete, un tad tik sieviete ir tas, kas nav vīrietis un otrādi, tad tagad, un tur arī ir dzimtas studijas palīdzējušas, un tā skaitā arī šīs pašas filmas, un šī te kategorija un tas kaut kādu lietu dabiskums, proti, ka mēs esam sievietes un vīrieši, tāpēc, ka mēs esam tādi piedzimuši, 20. gadsimta laikā ir tā kā izļodzījies. Un tagad jau vairs īsti nebūs tā, ka 100% visas vīrišķīgās vai sievišķīgās lietas cilvēkam būtu ierakstītas gēnos un ret, kurš cilvēks uz to parakstītos. Un otra lieta, kas ir notikusi, ka līdz ar to izļodzoties šim te ēnkuram, tā ir mūsu kultūra. Mainās arī tie veidi, kādi vīrieši ir, un tas, ka vīrieši ir varbūt ārkārtīgi dažādi. Tas nenozīmē, ka pēkšņi pazudusi šī te hegemoniskā dominējošā vīrišķība, kas ir vāra kontrola, un viss šīs lietas joprojām ir, un to mēs redzam, ka vērtības skalētā ir visaugstāk, bet vīrieši var atļauties būt arī tēvi, viņi var nodarboties ar mājsaimniecību, viņi var, varbūt ne gluži Latvijā, viņi var atļauties arī būt geji un nebūt nolamāti publiski uz ielas, un viņiem var būt savas ģimenes. Un tas maina arī vīriešu sieviešu attiecības. Tās arī sievietes var sākt izmantot kaut kādas vīrišķības atribūtus, un kas ir tam hierarhijas augšā, jo tas ir tikai loģiski. Un mēs arvien vairāk tikai saprotam, ka tā vīrišķība kļūst smalkāk. Tas nenozīmē, ka viņa nav bijusi smalka dzīves laikā, bet mēs sākam kritiski par to domāt. Jo citās kultūrās nav cilvēks piedzimst viens, un tam viņš paliek tāds visu laiku. Un, mēs zinām, ka citās kultūrās ir vairāk dzimšu nekā tikai divas. Līdz ar to un cilvēkam arī vārdi dzīves laikā var būt ārkārtīgi dažādi.
Tas ir tādām kultūrām. Ir pat 7, un mēs runājam par Ziemeļamerikas indiāņiem. Bet viens piemērs no mūsu pašu kultūras, kā cilvēkam mainās šī te vīrišķība. Piemēram, tikai savulaik pētīja cilvēku braukšanas paradums, vīrieši brauc ar mašīnu, tā dabis, viņiem ir iedziņas. Viņi tā ātri, trāpīgi brauc, un tas avārijas vairāk ir. Tas ir tāpēc, ka tur tās sievietes, viņas pamanās pa vidu, vai tur uz ielas īsā bruncī, vai uz ielas ar mašīnu kaut kā neizbrauc, un viņš avarē, un viņa jau projām, un viņš ir palicis vainīgs. Bet kas ir, un sievietes brauc tā kā tramvajs, viņi brauc, tā taisni, un noparkoties var, ne tā kā vīrieši. Bet kas notiek? Izrādās, ka pensionēti vīrieši, viņi ir riktīgi sēnas, viņi brauc tā kā tramvajs, nevar noparkoties. Proti, ka dzīves laikā tās īpašības tiem vīriešiem arī mainās, bet mēs kaut kā nebijām to pamanījuši. Un tagad mēs to pēkšņi redzam, un tā varbūt ir tā daudzveidība, ko mēs pēkšņi ieraugam. Un tas nenovēršam iespējams vēlāk kaut kādā brīdī ietekmēs arī šīs lielās hierarhijas un latviņas. Es atcerējos, ka savulaik 19. gadsimta beigās, 20. sākumā, kad sāka runāt par homoseksualitāti un vēl nebija tādu vārdu izdomājuši, tad tika ievies termins 3. dzimums, kas tika lietots attiecinot uz homoseksuāliem cilvēkiem, nevis uz kaut kādiem transseksuāliem. Un šobrīd šādā nozīmē tas vairs vispār nav iedomājams šādu lietot. Es gan jāsaka, neesmu dzirdējis. Teiksim, ir Ziemeļamerikas indiāņi, kuriem ir šis 3. dzimums, bet tas nenozīmē, ka tas būtu saistīts ar homoseksualitāti. Mūsu kultūrā īsti tas nebūtu skatāms kā 3. dzimums, jo mums ir ļoti atšķirīga reakcija, piemēram, sieviešu-vīriešu homoseksualitāti. Un neviens no saimā no tribīnes neauros par sieviešu homoseksualitāti. Tur būs viss tikai par gejiem un ļoti eksplicīti. Ja palasa saimas debates, tad tur ir tiešām tāda diezgan parupja valoda arī no cilvēkiem, kuri priesteru kārtu nesā. Tas arī ir interesanti un attiec uz mūsu šodienas sarunas tēmu, ka vispār pārmaiņas cilvēka seksualitātes uztverē, tajā kā sabiedrība runā par cilvēku seksualitāti, šīs pārmaiņas no vienas puses ir dažādas skārušas vīrieši un sievietes. Ja sievietes emancipējās un atbrīvojās un ieguva sabiedrībā statusu ātrāk, vīriešiem tas nekā nebija jādara. Lai gan es uzskatu, ka šis process arī ietekmē lielā mērā vīriešu pašapziņu un to, kā vīrieši sevi uztver. Tad savukārt runāt par homoseksualitāti sāka pirmām kārtām par vīriešu homoseksualitāti, par sieviešu homoseksualitāti runāja tikai jau 20. gadsimta vidū. Bet es tagad gribu vērsties pie psihoterapeita un pajautāt, vai... Mēs dažādi jauksim sarunu kārtīgi. Tas nav tā, ka viens loks un iziet. Ja mēs runājam par atšķirību starp vīrieti un sievieti, tradicionālu priekšstatu par šo atšķirību un to priekšstatu, kāds varbūt ir izveidojies šobrīd, vai var runāt par atšķirībām domāšanā, vīriešu un sieviešu domāšanā, psihes uzbūvē vai darbībā, un vai arī tur ir vērojams kaut kādas pārmaiņas laika gaitā? Jā, es domāju, ka domāšana, prāta uzbūve ir saistīta ar attīstību, ar ķermeņa attīstību, protams, ar seksualitātes attīstību. Un, tā kā dzimuma orgāni ir atšķirīgi, vīrietim ir uz āru, sievietei ir uz iekšu, tad līdz ar to arī prātā tas ir atšķirīgi, dažādi un dažādi tas tiek izpausts. Ja. Bet es domāju, ka laika gaitā tie dziļie instinkti, mīlestība, agresivitāte, viņi nemainās. Mainās tikai izpausme un ka varbūt tiešām gadsimta laikā ir
vairāk tā kā sievietes kļuvušas aktīvākas, jā, vīrieši varbūt vairāk nodarbojas ar audzināšanu, bet tās dziļās vēlmes, piemēram, vīrietim ir vienmēr kaut kāda dziļā vajadzība būt uzmanības centrā, jā, tas ar ko jūs sākāt, kā būt stipram vīrietim, jā, tas vīriešiem ir ļoti svarīgi. Viņi to meklē, kā viņam būt stipram, kā viņam to izrādīt, kā tādam kļūt, protams, seks, attiecības, tas viss ir svarīgs. Bet tas arī tika projicēts uz sievietēm, arī sievietēm tika, var teikt, pat uzspiests uzvedības modelis būt stiprai. Uzspiests, kas uzspieda? Nezinu, vīrieši varbūt. Es domāju, ka arī sievietes grib būt stipras, bet es domāju, ka arī ir ļoti ietekmējis, ka mūsdienās ir materiāli tehniskais progress un ir vairāk brīva laika, ne tikai medīt mamutu un ne tikai sēdēt ar bērniem. Līdz ar to sievietes grib darīt kaut ko vēl, un arī vīrieši var darīt kaut ko vēl. Es domāju, ka tā evolūcija iet kaut kādu savu attīstību. Bet vienā virzienā? Nu, ja parasti runā par evolūciju, tad tā ir vienvirziena attīstība no zemāku uz augstāku. Savukārt ir arī tāds viedoklis, ka attīstība notiek vienveidīgi vai cikliski, un ir ļoti izplatīts viedoklis, ka attīstība notiek regress. Un viss, kas notiek tikai uz sliktu. Mēs kļūstam aizvien samaitātāki, izvirtušāki, kultūra pagrimušāka, un vīrieši vājāk, un sievietes vispār izlaidušās. Jā, es tādu neizjūtu, tādu tendenci, ka kaut kas iet uz sliktu, jā, bet jau savulaik Freids pirms otrā pasaules kara bija ļoti uztraukts, jā, par to cilvēka agresivitāti un destruktīvo dabu. Tā kā, es ceru, ka ies uz labu, jā, bet mēs redzam un zinām, ka pēkšņi var sākties karš, kaut kas notikt. Jā, bet es domāju, mēs varam censties kļūt labāki. Bet, protams, mūsu instinkti, naids, skaudība, vēlme iznīcināt, sadisms, viņi ir ļoti stipri. Un tāpēc ir labi, ja mēs to saprotam, apzināmies, kontrolējam. Un tādā ziņā man liekas, ka, piemēram, mūsu valstī tā attīstība notiek, ka vīrieši vairāk interesējās ne tikai kā nopelnīt naudu vai uzvarēt citu vīrieti vai dabūt seksu, bet arī kā būt labiem tēviem, kā kaut kā spēt attiecībās. Tā kā, vismaz savā darbā es redzu, ka vīrieši ļoti cenšas kaut ko radīt, izveidot, saglabāt. Bet ir patiesi tas stereotipiskais priekšstats, ka vīrieši ir ātrāk vēršas pie psihoterapeita nekā sievietes? Es domāju, varbūt kopumā tas tā ir, bet, piemēram, šobrīd es domāju, ka man ir līdzīgi. Tieši, kas nāk pie manis, es neesmu jautājis kolēģiem, bet tā varētu būt. Nav tā, ka vēršanās pēc palīdzības pie profesionāļu vājuma izpausme un tāds īsts tradicionāls vīrietis to negrib atzīt? Jā, tas ir ļoti bieži pirmās vīrieša bailes, jā, vai tas nenozīmē, ka viņš vājš, vai tas nenozīmē, ka viņš sajūtas prātā, jā, vai es neizsaukšu psihiatrisko brigādi un viņš netiks transportēts uz psihiatrisko slimnīcu. Ka vīrietim būt vājam skaitās ļoti, ļoti slikti. Ja? Un šī doma, vai stiprs vai vājš, moka ļoti, ļoti daudzus vīriešus. Ja?
Tā kā es domāju, tāds sabiedrībā būtu labi tāda diskusija, kā ir būt stipram vīrietim un arī, lai būtu kaut kādas norādes, kā tāds varētu kļūt vai justies. Man liekas, tas ir interesants un paradoxāls patiesībā novērojums par šiem stereotipiem, par to, kāda ir stereotipiska uzvedība vai stereotipiska priekšstata, kādam jābūt cilvēkam vispār, kādam vīrietim konkrēti vai sievietei konkrēti. Un jautājums ir, tas paradoks ir tajā, ka no vienas puses šie stereotipi kā tāds režģis, taču ir domāti, lai padarītu vienkāršāku dzīvi. Ja tu esi režģī, tevi var iedalīt kaut kādā noteiktā kvadrātiņā, tad tev viss ir kārtībā un dzīvo mierīgi tālāk. Bet no otras puses šie stereotipi jau sāk traucēt. Un bieži vien salauž cilvēkiem likteņus un pat galu galā traucē arī augt un attīstīties, jebkurš rānis un režģis. Kārli. Literatūra un dzeja vienmēr ir bijusi vīriešu lauciņš. Un patiesībā visa klasiskā literatūra ir vīriešu domāšanas izpausme. Vai šobrīd ir novērojams un pamanāms tas, kā mainās tas, kā to sauc, liriskais varonis? Tas tēls, kurš runā caur dzeju un caur literatūru vispār. Es par tām pārmaiņām gribēju pateikt, ka vīrišķība ir lieta, kas ir pakļauta vēsturiskām pārmaiņām. Un, piemēram, 1860. gados vienā no latviešu avīzēm parādās tāda reportāža. Vai jūs varat iedomāties, kas notika Anglijā? Viena sieviete aizgāja uz parlamentu, viņai bija līdz kaut kāds raksts, ka sievietēm it kā arī vajadzētu vēlēšanu tiesības. Ko vēl muļķīgāku var izdomāt? Protams, ka parlamentā sēž gudri vīri, viņi uzreiz pateica, ka tās ir blēņas, ka nekas tāds nenotiks. Jo, ja sievietēm dos vēlēšanu tiesības, ko tad vīriešiem būs krinolīns jāmauc virsū, sievietēm jāpaliek, ja? Lūk, tas ir nieka 150 gadus atpakaļ, tas ir absolūti leģitīms viedoklis par sieviešu vēlēšanu tiesībām. Un tāpat kā šīs cīņa par sieviešu tiesībām visu laiku ir attīstījusies, tāpat arī ir attīstījusies izpratne par to, kas ir vīrietis, ko nozīmē būt vīrietim. Un viena no vīrišķības lietām arī ir tāda, ka šī vīrišķība periodiski tiek uzskatīta par apdraudētu. Piemēram, pēc Pirmā pasaules kara, kad notiek ļoti liels pārmaiņas sabiedrībā, kad sievietes sāk vairāk strādāt algotu darbu, kad mainās sabiedriskās normas, tad pēc tam arī 20. gados latviešu periodikā parādās raksti par to ārprāts, cik vīrišķīga un atbaidoša ir šī emancipētā sieviete, un kā viņa nostāda tagad sev blakus vīrieti gluži sievišķīgā lomā, un ka tā pasaule aiziet, ja. Tad padomju laikā it kā šīs diskusijas šķiet, ka nebija, ka visi tur bija tā kā normāli savu dzimumu pārstāvi, seksa nebija un tā tālāk, bet izrādās, ka 60. gadu beigās tiek tādā visas savienības līmenī uzsākta diskusija par to, ka vīrietis ir apdraudēta suga, ka vīriešu dzīves ilgums ir mazāks nekā sievietei un ko lai tagad dara. Un arī Latvijā bija daudz publicisti, kas iesaistījās diskusijās, kas mūsdienās šķiet absolūti bezjēdzīgas, jo uz problēmu patiesajiem cēloņiem norādīt nedrīkstēja. Un paradoxālā kārtā visu kritiku par vīriešu netikumiem vērsa uz ko? Protams, uz sievietēm, jo, ja vīrietim kaut kas nav kārtībā, tātad sieviete viņu ir nepareizi audzinājusi, sieva viņu nepareizi tā kā uztver. Barojusi nepareizi. Jā, sievietes ir vainīgas pie tā, ka tiem vīriešiem kaut kas nav labi. Lūk, un tagad ir pagājuši atkal gadi, un pirms dažiem gadiem atkal vienā rakstā antropologs Klaus Sedlnieks izsaka domu, ka tagad būtu jāuztraucas par vīriešiem, jo, lūk, vīrietis tagad patiesībā ir tā apdraudētā suga un nevis sieviete, ja? Tad visu laiku notiek kaut kādas tādas krīzes uzskatā par to, kas ir tā vīrišķība, un visu laiku tas vīrietis izrādās, ka kaut kas atkal ir mainījies, sabiedrībā atkal kaut kas nav īsti skaidrs, kāds tas vīrietis ir. Lūk, un tagad no vienas puses mums ir
teiksim, Krievijas piemērus, kur, manuprāt, šo te Lutliņas kundzes minēto hegemonisko maskulinitāti, jeb to dominējošo galveno vīrišķības veidu, ka to iemieso tāds, siloviks, tāds militārists, kurš vienmēr ir gatavs cīnīties, kur motīvi varbūt nav tīri, bet galvenais, ka viņam ir spēks un vara un lūk šī tāda kā tradicionālā mačo vīrišķības izpratne. No otras puses, mums ir Eiropas piemērs ar tādu lielāku daudzveidību, liberālismu, atvērtību. Es nezinu, vai Končita būtu īstais Eiropas simbols, varbūt, ka ne gluži, bet, jūs redzat, ka mēs no vienas puses esam ielemti no vienas izpratnes, un no otras puses, ir cita izpratne. Lūk, un tāpēc, es uzskatu, ka diskusijas par vīrišķību ir ļoti aizraujošs temats. Tu pieminēji Putinu, ka vīriešu stereotipu. Putinu es nepieminēju. Bet es gribētu pieminēt, jo viņš man liekas ļoti paradoxāls stereotips. No vienas puses viņš tiek pieminēts kā mačo tipa vīrietis, nes kāpēc, lai tas nav klasisks mačo nekādā veidā. Un tad vidī, kad viņš nāca pie varas, arī šķita, ka ir notikušas kaut kādas īpatnējas pārmaiņas, ka par vadoni tādā tradicionālā stereotipu sabiedrībā kā Krievijā tiek pieņemts cilvēks, kurš nav dzērājs, viņš skaļi nekliedz, viņš neliela auguma, būsim atklāti, viņš nav mednieks, viņš nodarbojas ar patiesībā austrumu cīņām, kas ir arī tādā simboliskā nozīmē arī nedaudz sievišķīgāks nekā kaut kādas grieķu romiešu cīņas. Ko vēl viņš lido ar putniem, tur spēlējas ar kucēniem un tīderēniem. Galā viņš izšķīrās no sievas un nav arī tā apprecējies. Viņam tiek piedot ļoti daudz atkāpes no tāda klasiskā vīrišķības simbola. Tā pašā laikā, viņš tiek uzskatīts par jauno stipro vīrieti. Kāpēc es to saku? Man liekas, ka ļoti tomēr ir pretrunīgi visi šie procesi. Un Andris pieminēja arī, ka mainās vīriešu stereotips un vīrietis vairāk nedarbojas ar audzināšanu, bērnu audzināšanu. Bet vīrietis taču ir gadsimtiem ilgi bijis vienīgais, kas nodarbojas, kas ir audzinātājs. Skolotājs, sievietes parādījās tikai 12. gadsimta, droši vien 20. gados. Un pēkšņi mēs ar grūtībām varam atrast šobrīd vīriešu skolotāju, jo tā tiek uzskatīta par sieviešu profesiju. Šie procesi, man liekas, ļoti īpatnēji un dažādi. Linda, kā tu domā? Es tev pilnīgi piekrītu. Tā kā pasaule ir bailīga vieta, kurā visu laiku mainās, un man liekas, ka līdz ko ir kaut kā tādi aktīvāki pārmaiņu procesi, tad aktīvāk parādās tādas grupas, kas grib visu iekapsulēt un paturēt, jo tas vienkārši, man liekas, ja mēs pastamies uz tām grupām sabiedrībā, kas rada vislielākās negācijas pret sevi un vardarbību, tad tās ir tās, kas neietilpst tajā režģī, tie, kas ir vīrieši, kas ir stereotipiski tādi sievišķīgi, sievietes, kas ir vīrišķīgas, sievietes ir varbūt mazāk, tām sievietēm ir mazāk vardarbība, bet, teiksim, skolās vairāk sit tos zēnus, kas izskatās sievišķīgi un neiedarās tajā vīrišķības stereotipā. Lūk. Un, jā. Bet uzskat, ka vīrietis ir apdraudēts? Man tagad kā feministē beigies izaicinājums, vai man tagad atzīties vai nē. Man liek, tas skatoties no kāda skatu punkta. Konceptuāli jā, tādēļ, kad vīriešiem nav, ir viņi ir mazāk aktīvi runājot par šīm tēmām, tīri saturiski par to, kā mēs tagad izaicināsim, kas ir vīrišķība, kad varbūt tie, kas izkrīt no režģa, ka viņi negrib būt bankomāts, vai kad viņi varbūt gribētu, nezinu, ar kaut ko citu savā dzīvē nodarboties, nevis ar karjeras veidošanu un kaujas mākslām, tad
varbūt viņi tur tā, par draugu par viņiem tur bišķīgi paņemts. Viņiem ir grūtāk, bet vai viņi tur īpaši pie psihologiem neiet. Tur Latvijā bija, man liekas, tas milzīgais, tā milzīgā statistika par vīriešiem pēc 30, kas vienkārši izdara pašnāvības. Jo viņiem, viņi neiedarās varbūt kaut kādos tajos standartos, jo ir ekonomiskā krīze, tas darba daudziem nav, ja viņi nevar nodrošināt ģimeni un tā tālāk. Tad vīriešiem, man liekas, ka ir grūtāk. Sievietēm varbūt ir tā emancipācija. Sievietēm varbūt, man liekas, ir grūtāk tām, kas patērē popkultūru, varētu būt grūtāk, jo ir tas milzīgais spiediens par to, ka ir jābūt sievišķīgai. Es sēdēju un domāju, par to diskusiju, kas, ja mums būtu par to, vai sievišķība ir apdraudēta, visdrīzāk mums būtu diskusija, kuras beigās mācītu krāsoties un smuki ģērbties sievietēm. Tā man kaut kā liekas. Bet vispār, vai mūsdienās ir nepieciešams tāds jēdziens kā vīrišķība? Protams, tāpat var jautāt, par citiem šādiem atvasinātiem terminiem, kā latvietība, kāpēc latviešiem ir vajadzīga latvietība, bet frančiem nav vajadzīga francūzība. Un vācieši nerunā par vācietību, bet latviešiem lūk izsvarīga tā latvietība. Droši vien kā jaunai nācijai, vai kā nācijai, kas ir bijusi apdraudēta, vai jutusies apdraudēta. Un šādā pašā veidā vai ir vajadzīgs termins vīrišķība, un ko tas mūsdienās apzīmē vispār? Pēc stereotipiem jau diezgan skaidrs, ko tas apzīmē. Es domāju vienkārši, kurā brīdī, vai teiksim, to vīriešu tiekšanos pēc varas un būšanu uzmanības centrā un vēlmi pēc seksa veido viņa iekšējā tā pasauli. Un tā ir viņa dabiskā vīrišķība, vai to tomēr veido sabiedrība, iemācot viņam ļoti saulaicīgi jau no zīdaiņa vecuma, ko tad dara puiši, ko tad dara meitenes, kāda ir viņu loma, kas viņam jādomā, kas viņam ir jādara un kas viņam ir jādara. Mēs sākām runāt par to seksualitāti, un tas uzskats, ka sievietes jau ir tāds pasīvais, tajā pasīvajā lomā, seksuālajās attiecībās varētu būt saistīts ar to, ka tikai 50. gados sāk pētīt sieviešu seksualitāti. Līdz tam viešas, kas nodarbojas ar pētniecību, īstas jautājums neinteresē. Tā, viņi tur pētīja paši sevi, kā viņiem tur to seksu viss notiek. Un tad, man īstenībā godīgi liekas, ka nav vajadzīga tāda vīrišķība un sievišķība, jo tas šausmīgā stresā cilvēks ir, tā ir kā nepietikt jau problēmas dzīvē. Bet pateikt īstenībā, mēs kā sabiedrība esam gatavi pateikt, ka mēs atskamies no tās dzimuma binaritātes vai no vīrišķības un sievišķības, es nezinu, tas varētu būt diezgan kaut kas graujošs. Tas šķistu, ka tiešām sairst sabiedrības tā drēbe. Bet vai tas nav jocīgi, ka sabiedrības drēbe konstituē fizioloģiski vai pat ģenētiski faktori? Ir jocīgi, reāli ir jocīgi, man liekas, es nezinu. Manuprāt, tas nav jocīgi, jo galu galā tur jau arī ir to kategoriju spēks. Tikko mēs pasakām, ka šitais ir dabisks, tas nav mainās, tas ir akmenī iecirsts. Un līdz ar to, ja mēs runājam pat par postpadomju telpu, un tur visur etnicitāte un dzimums, dzimte, ir tās spēcīgās varas kategorijas un asis, un Latvijas sabiedrība ir balstīta ārkārtīgi vīrišķās vērtībās. Tas ir tas, kā mēs sadalām budžets līdzekļus, absolūti viss, un tā ir algas starpība par vienu un to pašu darbu. Tas, ka sievietes ienāk kaut kādās vadošajās pozīcijās, tādā brīdī, kad sākās riktīgi krīze, un kad ir jāmēģina menedžēt kaut kādas lietas, bet viņi strādās pa zemāku naudiņu. Jā, un tieši tas pats ir arī etniskums, proti, ka latvietība ir ļoti slēgta kategorija, kas dod noteiktas dividendus un privilēģijas. Un tur atkal pārējos mēs arī nelabprāt laižam. Un to arī pētījumi par krievu valodā runājošajām etniskajām grupām, to viņi saka, mēs nevaram to barjeru pārkāpt. Latvietis var būt tik tad, ja tev vecāki ir latvieši, ja tu esi tāds piedzimis. Un par vīrišķību ir tieši tāpat. Ir kaut kāda šī te robeža, cik tālu arī Latvijā sievietes var doties.
par to bioloģiju. Ja? Nu, to nevar noliegt, ka bioloģiski mēs esam atšķirīgi. Un, piemēram, 4-gadīgi zēni mērās ar krāniņiem un skatās, kurš tālāk aizšķurās. Ja? Un tas viņiem ir ļoti svarīgi. Meitenes arī. Meitenēm tas nav tik svarīgi. Un meitenēm savukārt ir lelles un spēlēšanās ar lellēm, kas zēniem parasti nav svarīgi. Jā, zēniem savukārt ir zobeni vai pistoles. Un 3-gadīgs zēns iet un visu mēģina salauzt, sasist. Tā ir ģenētiska atšķirība, to nevajag ignorēt. Nu, ir tā, ka īstenībā ir tāda pētījuma, kas pasaka, ka audzinātājs bērndārzos bīda tos bērnus. Zēnus uz to zobenu galu, meitenes uz rotaļlietu galu. Un tad es arī pati esmu novērojusi, var apliecināt, ka spēļu laukumā ir kāds zēns, kas iet ar lellīti rokās. Mamma krauj no rokām ārā un baidās laikam, ka par geju paliks un saka, nē, viņš jau tikai nejauši to lelli paņēma. Tā, bērndārzos ļoti bija, tie dažādi līdzēsības tie projekti, kur pēta. Un tad, piemēram, tāds piemērs īstenībā par bērndārzu, ģērbjās meitenes un zēni. Meitenes pašas tiešām reāli stāstījā tāda nopēdība. Meitenes saģērbjās pašas, zēni stāv, gaida. Audzinātājs un meitenes kopā apģērb zēnus, un tad visi dodas spēlēties. Viņiem pat nav jājautā, lai viņi saprot, viņus apģērb jau, ja? Un tas ir, vai, teiksim, abas skolas pulciņi. Zēni ir mazāk, meiteņi ir vairāk. Zēni vienkārši tiek uz koncertiem un labas atzīmīti dabūt tādēļ, ka viņi vienkārši ir klātesoši, jo viņi ir ļoti maz. Zelta sietiņā meitenēm, lai viņas tiktu uz status, ir reāls dzīvība un nāvi jācīnās. Un tie ir kā tādi sīkumi, ja? Kas veido to dabisko meiteņu un zēnu to līdzi. Bet tad tu velc uz to, ka tomēr audzināšana nosaka vīrišķību un sievišķību. Jā, man liekas, ka sabiedrība mums iemāca, kā mamma, tētis, audzinātājs, skolotājs, citi bērni, televīzija, radio, žurnāli, viss mums māca, kā mums jāpatīk. Jā, un interesanti, ka mēs skatāmies uz medicīnas atlasiem, kas nāk no viduslaikiem. Tur atkal bija cita tas zinātniskais punkts. Tur vīriešu un sieviešu ķermenis zīmē vienādus. Jo viņiem likās, tas ir viens un tas pats, vienam uz iekšu, otram uz āru. Jūs teicāt, ka tur tā atšķirība, un tas tāpēc arī ir tā domāšana citādi. Tajos laikos atkal domāt pretēji, un tā ir tā kultūra, kas varbūt mainās. Un tur mums Linda ir cita veida perspektīvas, un to tiešām var redzēt pētījumos, kā tiem bērnam tur iemāc bērndārzā. Kā tu kā puika tagad līmēsi puķīti, ņem sēni, jā, kaut kādu tur zāli vai kaut ko, un tad tu lēnām iemācies. Un to es arī saviem 4 bērniem esmu redzējis bērndārzā, kā tas notiek, ka par zīdaini ir interese, līdz tiem 6 gadiem puikām meitenēm nepaskārpināt, un tad ap 7, 8 gadiem viņi iemācās, ka īsti nav labi. Tev tur ir jāiet par motociklu interesēties. Un tā ir tāda lieta, kas parāda, ar antropoloģijas pētījumu, tas, kas ir vīrietis un sievietes dažādās sabiedrībās, to kopš 50 gadiem ir bijuši tik daudz pētījumu, kas vienā kultūrā vīrietis ir pļāpīgs, emocionāls, viņš pat darbu nevar kārtīgi izdarīt, viņš arī nestrādā visu darbu, parasti dara sievieti, Dominika. Kamēr pie mums atkal ir otrādāk. Un šīs lietas pat rietumkultūrā mainās. Tas mamutu mednieks ir 19. gadsimta, viņš šveiciešu juristu Banthofena izdomājums. Un vēlāk to pārķēra Engels, uzrakstot par ģimenes dzīves formām, un kopš tā laika tas mums ir kļuvis par tādu evolucionāro modeli. Bet tā ir mūsu kultūras sastāvdaļa, uz kuru tagad mēs sākam kritiski skatīties. Vēl par to bioloģisko komponentu runājot. Es atceros vēl 80. gados bērnībā, es lasīju žurnālā Zinātne un tehnika laikam. To, ka skābie lieti, ogliskābās gāzes izmešu un radiācijas ietekmē bija skābie lieti. Visi ļoti baidījās no skābā lietas. Vairs mūsdienās laikam nebaidās tik ļoti.
Bet tur bija hipotēze par to, ka skābju lieta ietekmē vispār skābes sārmu līdzsvaru dabā, un tas apdraud vīriešus. Jo attiecīgi tas skābuma un sārmainuma līdzsvars tika attiecināts arī uz vīriešu un sieviešu bioloģiju vai fizioloģiju. Un šis vidas piesārņojums bija tāda hipotēze. Es domāju, joprojām daudz zinātnieki arī turpina veikt pētījumus šajā virzienā, ka vidas piesārņojums ietekmē ģenētiku. Un ar to tiek izskaidrots tas, kāpēc vīrieši dzimst mazāk. Neprecēji sakot, viņi dzimst vairāk, jā. Bet tik kaut kāda aprēķina, ka viņi sāk dzimt aizvien mazāk un mazāk. Un ka viņi izaug vājāki, nav vairs tik spēcīgi kā kādreiz, samazinās viņu auglīgums. Tā gan ir, man liekas, arī šobrīd atzīta zinātnisks fakts, ka vīriešu auglība vismaz rietumu zemēs samazinās. Un patiesībā ir arī pētījumi, kas apliecina to, ka vīriešu seksualitāte vai vajadzība pēc seksa mazinās. Un savukārt sieviešu vajadzība pēc seksa palielinās. Līdz ar to aktīvā puse ir tagad sievietes, nevis vīrieši. Gan sieviešu žurnālu ietekmē, jau kopš 50 gadiem audzinās par to, ka seks ir labi un to ir jānodarbojas. Bet arī tas tiek skaidrots arī kaut kādiem bioloģiskiem notikumiem pasaulē. Varbūt tiek mēģināts runāt par šīm lietām un skaidrot viņas arī no tāda anatomijas, ģenētikas un fizioloģijas viedokļa. Vai kādam ir komentārs par šo tēzi? Es droši vien pastāstīšu no bioloģiskās antropoloģijas viedokļa. Tagad ir izpētīts, ja mēs skatāmies jau uz embrionālo attīstību, uz ģenētiku, tad jāsaka, ka cilvēks sākās kā universāla būtne, kur tur nav nekādas dzimuma atšķirības. Jā, un tad vienā brīdī apstājās, ja tas ir, šim individam ir Y chromosoms, tur inhibitori, kas apstādina šī te sievišķo gonādu vai dzimuma orgānu aizmetņu veidošanos, jā, un tad šis organisms sāk attīstīties pēc vīrišķā tīpa. Un ko tas liecina? Tas, kā no bioloģijas skatu punkta mēs redzam, ka dzimums kļūst vairāk tā dinamiskāka lieta, kas mainās dzīves laikā. Un tā būtiskākā atšķirība tad ir hormoni. Tie mainās mums dzīves laikā, un tad tie mums dažādi arī ietekmē šo mūsu attīstību. Un tāpēc arī mazu puiku, teiksim, seksualitāte un vīrišķība atšķirsies arī no pieaugušu un vecu vīriešu šīs uzvedības. Un tāpat ar sievietēm. Un līdz ar to tā bioloģiskā komponenta pētījumos ir sarāvusies arvien mazāka. Protams, ka ir pētījumi par auglību. Daudz teica, ka neilona bikšu valkāšana vīriešiem sakarsē. Jā, tur attiecīgos orgānus un tad tas siltums, tad tas šauru džinsu nesāšana noteikti modes periodā. Bet to ir ārkārtīgi grūti pierādīt, tāpēc, ka mēs jau nevaram to cilvēku izolēt un, teiksim, viņu ielikt mucā ar skābu lietus ūdeni, skatīties, kāds būs rezultāts. Un tā kā tā ietekme ir, Sārmainu vajadzēja, sārmainu vīrieši, cik es saprotu. Jā, nevaram, nebūs tāda. Līdz ar to tur īsti argumenti nav, bet tie argumenti, kas ir interesanti, viņi baro mūsu šo kultūras, šo te līmeni debešu vīdi. Un, piemēram, tas, ka pēc ģenētikas tagad īsti nav tas bibliskais stāsts, ka tas tā sieviete no Ādama rības, bet tagad ir otrādā, ka tas vīrietis ir no tās Ievas rības. Proti, ka tas sievietes modelis ir apakšā defaultā. Bet tur droši vien vajag biologu. Es Saeimā dzirdēju vienā komisijā, kur viņi citādāk stāstīja. Jā, tad mums vajag, tā arī par embrionālo attīstību tagad ir, tur ir vesels stāsts apakšā. Jā, par to bioloģisku attīstību. Sākot ar embriju stadiju, es atcerējos vēl vienu hipotēzi, ne teoriju, tā jau drīzāk teorija par to, ka cilvēku dzimumu vispār konstituē
vismaz kādi 7 faktori secīgi laikā, un tās chromosomas ir tikai viens no šiem 7. Un tās pēdējās vēlākās tie ietekmes faktori jau ir sociāli un audzināšanas un tā tālāk. Jā, šeit drīkst. Vai jums nešķiet, ka ja labi grib var sameklēt pētījumus par jebko, ar kādiem rezultātiem? Jā, tas ir pilnīgi cits diskusijas temats. Bet es pilnīgi piekrītu. Nē, bet kāpēc mēs te pieminam, vai es atsaucos uz kaut kādiem pētījumiem un teorijām, tomēr tās, kas ceļo apkārt, ir īpaši masu mēdījos un ir īpaši ziņās ar populāriem virsrakstiem par britu zinātnieku atklājumiem. Šie fakti un šīs teorijas ietekmē cilvēku domāšanu. Mums tiek izlasīt vairākas reizes kaut kādu vienu apgalvojumu, lai mēs sāktu vismaz pieļaut viņa patiesumu. Es domāju, piemēram, par tādiem pētījumiem, ka vīrieši vāji un izmirst un mirst no lietus. Tur mēs varam atrast arī dažādus psiholoģiskus izskaidrojumus. Viens varbūt paši vīrieši par sevi nobijušies, sievietes nobijušās, ka mirst agri, bet, protams, arī uztaisīt vīrieti vāju, sievietei varbūt ļoti izdevīgi, jo tad viņu tā kā uzvar. Jā, nevis tur es slikta, bet viņš vājš, jā. Viņš nav īsts vīrietis, kā tad es varu justies. Un šajā ziņā, es domāju, vīrietis ir kļuvis tāds ērts objekts, tieši tāda sievietes agresijas izspēlē. Jā, bet droši vien tur vēl... Piebilst tieši uz tā koncepta, ka jūs sakaties sieviete, ja vīrietis kļūst vājš, tad sieviete ir izdevīga un viņa var uzvarēt vīrieti. Vai tā atpakaļ runājot, ja sieviete, ja vīrietim izdevīgi būt stipram un domāt, ka sieviete ir vāja, lai uzvarētu sievieti. Šeit pašā sarunas sākumā tika uzstādīts stiprums un vājums, un šķita, ka tas tiek reprezentēts it kā, ka tā dzimuma atšķirība būtu tāda, ka vīrietis ir stiprs un sieviete ir vāja. Un ka problēma vīriešiem šobrīd ir tāda, ka viņi zaudē to stiprumu it kā, tā es saprotu. Bet tad tas uzstādījums tāds, ka kādam tad ir bijis jābūt vājam, un kādam teicis, ka ir kāds vājš. Un personīgi es tiešām bērnībā, es atceros, ka es tiešām uztvēru to kā ļoti normāli, ka kāds man saka, ka jā, tu esi vājais dzimums. Bet tagad es domāju, ne tik tas nav kompliments, tas ir pavisam kaut kas tāds, par ko tieši varētu runāt. Kurš tas nozīmē, ka kāds dzimums ir dzīvojis zem tā koncepta, ka viņš ir vājš un pat nav tā kā jautājums. Kāpēc, pieņemsim, Švābna kungs saka, ka tad, kad Johnny Depp tēloja to varoni, viņš nebija tik vīrišķīgs, jo viņš bija, viņam bija tādas sievišķīgās īpašības kā viltīgums, un kas tas vēl bija? Un tad tas būtu pie tā kā tas izskaidrojums, kāda būtu tā sievišķīgā puse. Bet jebkurā gadījumā man būtu jautājums, kas tad tā kā tos konceptus, kas tiek lietot vājš un stiprs, vai mēs vispār esam formulējuši, ko mēs domājam ar to, kas ir vājš un kas ir stiprs. Un stiprs kādā ziņā tas, ko tas vīrietis ir kā zaudē. Stiprums var būt emocionāls, var būt garīgs, varbūt... varbūt stiprs garšējums arī. Ja kāds stiprums, par kādu stiprumu un kādu vāju mēs runājam, un vājums ir tas, kas ir it kā tradicionāli tas, ko sievietei ir jāuzņemās, un ja viņi to neuzņemās, tad vīrietis jūtās apdraudēts. Tās binārās opozīcijas jau tradicionāli daudzās kultūrās, ne tikai rietumu, bet arī
austrumu kultūrās ir bijušas saliktas, nu, tie vārtu pāri, vājš, stiprs, racionāls, emocionāls, balts, melns, tumšs, gaišs, sauss, mitrs, silts, augsts un tā tālāk. Un, protams, ka mēs varam vienmēr jautāt, ko mēs īsti saprotam ar mitrumu, piemēram. Bet skaidrs, ka pirmkārtām fizisks stiprums un fizisks vājums, bet to pat labi jau arī attiecināja uz daudzām citām lietām. Tāpat tā klasiskais iedalījums bija tāds, ka vīrieši ir racionālāks, sievietes emocionālāks. Vīrietis iet pa taisno, sievieti meklē apkārtceļus. Ļoti daudz šo stereotipu ir. Un mēs viņus varam salikt divos stabiņos un skatīties, bet es nezinu, tā ir tikai tāda viena pieeja, kā mēs... Bet tad jau varbūt man gribētos teikt, ka tieši tie stereotipi ir apdraudēti, nevis ne tie vīrieši, ne sievietes. Un tie, kas ir pieķērušies pie vieniem stereotipiem, viņi jūtās apdraudēti, un tie, kas ir pieķērušies pie otriem stereotipiem, tie jūtas apdraudēti. Un īstenībā tā diskusija par stereotipiem, nevis par vīriešiem un sievietēm, pa vidu ir cilvēks vienkārši labi ar dažādām ģenitālijām, tomēr piedzimst arī hermafrodīti. Un ir tāda filma, es neatceru šobrīd nosaukumu, varbūt kāds atcerās, kur tiešām par to diskutē, ka cilvēks piedzimst ar abiem dzimumiem. Un tad vecāki izvēlās no tā, ko viņi grib. Varbūt viņi domā, es negribu to vājo dzimumu sievieti, un tad es teikšu, lai viņam tas nogriež tā, ka viņš paliek par to vīrieti. Un tie vecāki filmā atvēlēja, viņi nevēlējās izvēlēties to dzimumu tam. Un tādu piedzimst cilvēki. Viņu sabiedrība saka, redz, mums ir tagad vīrieši, sievieši, mums nav cilvēki, mums ir vīrietis un sievieti, un tev nevis tā kā tu esi piedzimis jābūt, bet tev ir tagad jāiet. Kaut kas jāgriež nostīlēt. Vai jāgriež. Bet Kārli, tu gribēji kaut ko piebilst, kad skatījās. Vai tiešām ir tā, ka vārdi mums jauc galvu un šie apzīmējumi ir jāatmet un jāaizmirst? Jūs jau redzat no šīs diskusijas, ka mēs visu laiku cenšamies pilnīgi visu izskaidrot ar dzimumiem. Viens dzimums caur otru dzimumu un atpakaļ. Ja, kad ir vīrieši un ir sievietes, bet visu laiku parādās, ka tomēr ir kaut kas sievišķīgs tajos vīriešos un kaut kas vīrišķīgs tajās sievietēs. Un, vēl man liekas, ka mums labāk nevajag iebraukt pārāk dziļi tajā bioloģijā, jo, kā jau jūs pareizi teicāt, tad tiešām mēs varam tagad katrs randumā citēt kādu rakstu, ko mēs esam lasījuši, un mēs nevaram tiešām likt roku ugunī, ka mēs to esam pārbaudījuši, un pēc labāk runāsim par to, tieši par to dzimtas lietu, ja, par tiem sociālajiem priekšstatiem, kas mums ir, un runāsim varbūt par tiem arī saistībā ar mākslu, ja. Es, piemēram, labprāt paprasītu klātesošajam Jurim Poškum, kāpēc, piemēram, filmā Kolka Kūl nav tādi īsti vīrieši, kas ir stipri un vareni un čakli strādā un glāb sievietes no visām rūpēm, kāpēc vispār filma nebeidzas ar kāzām starp galvenajiem varoņiem, ja? Rāda mums te kaut kādus dundukus, ja? Kas cenšas būt baigie mačo, bet tas viss izskatās tik absurdi, tik smieklīgi, ja? Lūk, un ar to es gribēju prasīt, varbūt tieši arthouse kino ir tā vieta, kur cilvēki eksperimentē ar dažādiem tematiem, ar dažādiem tipiem, kamēr, teiksim, tas mainstream kino būtu tas pasaku stāstītājs par princesēm un prinčiem un laimīgām beigām. Kā mēs skatāmies uz šo te vīriešu un sieviešu attēlojumu mūsdienu latviešu kino? Ir tādi varoņi, ar kuriem gribas identificēties. Nē, tur ir tāda viena nemainīga lieta, kas ir pašlēmums, kas ir, man liekas, kurā gadījumā, arī ļoti tāds, varētu teikt, ka tās pēc minētas padomu laikos, tev vēl latvieši ir tā apspīdes, viņiem nebija dota, pieņemsim, zināma, iespēja izpausties visu laiku, bija par viņiem, ko ar augstāk stāvošu vāru un tā līdzīgi, bet mēs runa par to vīriešu attiecību līdzekļu par pašlēmumu. Tas varbūt ne tikai dzimumu kontekstā, varbūt arī kaut kādā varas kontekstā, jo šis pašlēmums, palīdzību sakot, ir viena no tādām psiholoģiskām problēmām. Un Kolka Kūl ir tieši tas piemērs, viņš ir būtībā filmu pašlēmumu, par to Kūlu, kuru, varētu uzsvarēt par kādu cenu. Un
Es to tādu vairāk nevar pateikt, vienkārši pasiet par tādu, vai ir tādi role modeli latviešu kino, droši vien, Rīgas sargos, droši vien tā. Jā, Rīgas sargos un sapņu komandā mēs redzam tiešām šos te varoņus, un mēs visi ļoti gribam viņiem līdzināties, jā. Savukārt, teiksim, cilvēki tur it kā ir ļoti vīrišķīgi, vīrieši, bet, viņi iekuļas ļoti lielās ziepēs, savukārt Seržants Lapiņš ar saviem draugiem arī ir tāda frīku parādi, kas ir ļoti mīļi un aizkustinoši un ļoti interesanti skatīties. Freiberga kungs, kā jums liekas? Mēs jau tagad pārņem Ilmāru vadību. Es to negribu. Vienkārši gribu paprasīt Freiberga kungam, vai jums gribās redzēt tādu īstu vīrieti uz ekrānu, vai jums kaut ko palīdz jūsu dzīvē? Es sākušu ar to, ka es gan negribu identificēties ar vienu no Rīgas sargiem sapņu komandas. Man nav tādas baigās vajadzības tur pēkšņi tagad ieraudzīt kaut kādu vīrieti, kam es gribu līdzināties. Es gribu vienkārši vienreiz atkal ieraudzīt kaut kādu jaunu un labu filmu. Principā ir pilnīgi vienalga, vai tu tā sievieti, tu to vīrieti, tur slik, vai tas vīrietis sievieti. Tas ir slikt abos gadījumos, un bija tādas runas jau par to, ka vīrieši kļūst tik vāji, man jau pilnīgi bailīgi kļūst, un tam es neesmu paldies Dievu dzirdējis par to, kādas sieviešu grupu būtu vīrieti izvarojuši. Un es ceru, ka tas pie tā nenonāks, un ka beigsies arī otrs šīta vardarbība, kas ir pilnīgi briesmīgi. Un vēl es par pāris filmām atcerējos, ka jūs man to, es pats nebūtu prasījies, pēc vārdas to nedaru. Es varu mierīgi pasēdēt, paklausīties, un pilnīgi to pie kūdens man arī ir, kas jums nav vajag. Visas sievietes būtu ielējis. Visas sievietes būtu paņēmis un ielējis sev, kaimiņieniem un visiem pārējiem. Tomēr es te runāju cilvēks visvecākais no jums visiem. Tur gan nekā smieklīgi nav. Bet runājot par tām vēlēm, ko pieminējāt, es nenosaukšu konkrētu vārdu. Es saprotu šo te bērnu arī, tas tiešām ir no sadzīves. Bērnu vēlmi varbūt izpildīt abas tās spēles un ar tām vēlēm, un meitenes savukārt varbūt grib tur ar metālu kaut ko darīt, bet es dzirdēju, domāju, taisīt kaut kādus svečturs vai kaut ko tādu bezjēdzīgu, protams. Un tad es dzirdēju, man stāstīja tā, ka jā, mums tur klasē bija puika tāds, viņš ļoti mīlēja ar lēlēm spēlēties. Es mēģināju izlikties ļoti tāds demokrātisks, liberāls, es teicu, tas jau nekas, kas tad tur slikts, ka puika paspēlējās ar bārbijām. Nē, nekas jau slikts, vienīgi viņš tev palīdz skolā mācīt. Tā kā tur tas nav tik vienkārši. Un par to spēku, par to vājumu, tas arī man šķiet ir tik ļoti sen kino ir bijis, vīrišķīgas sievietes kino, par to es negribu. Es runāju, Karaliene Kristīna un Dabisti un tāpat arī Marlēna Dītrika, bet tas cits jautājums. Ir, piemēram, tāda filma ar nosaukumu Network, Sidneja Lumeta filma tā bija, kur ir galvenā varone, kas absolūti ir spēcīgākā, ne tikai viņa jau fiziski, ne jau viņi tur iet ar tankiem tur pāri, bet viņa ir spēcīga savā apņēmībā, viņa ir spēcīga griba, par ko te arī tika pieminēts, un kas tad ir šis vīrišķība, manuprāt, ir vienkārši apzīmējums, tas ir sinonīms vārdam drosme, bet es mīlu dzīvot vienkārši, es vienkārši cilvēks, es nesarežģīju savu dzīvi. Un tad vēl bija arī, piemēram, tā Denija Boyle pirmā filma, kas ir viņa labākā līdz šim tomēr filma, Saklais kaps, Shallow Grave, kur tā 3 draugi, beigās viss sagāja ragos naudas dēļ, pilnīgi dabiski. Un tā meitene, tā sieviete, protams, tā meitene, viņa tā kā beigās apmānīta tika, bet viņa bija tāda, kur varēja tur mierīgi, tur tas Joana Makgregora varonis bija jau ar virtuves nāzi pieneglots ar vienu roku pie grīdas, un pētē gulēja savā, un viņš teica, tu man lūdzu palīdzi, viņa teica, nekā nebija. Paņēma savu augstupēšu tupelīti un bliezi pa to nāzi, iedzina dziļā grīdā, un beigās izrādījās, ka viņš to naudu jau sevi noslēpis, un viņi paliek bez nekā. Tā kā, ir tāda daudz dažādi. Nevajag izstāstīt filmu sižetus. Es jau izstāstīju, tur vairs neko nevar izstāstīt. Bet ir taču tā, ka kino jau 100 gadus kalpo kā lielisks uzvedības modeļu tiražētājs. Un
cilvēki, arī pieauguši un bērni, tīpaši, kā vieglāk iespaidojami cilvēki, izvēlas un iemīl kādus filmu varoņus un grib līdzināties tiem. Un tā taču ir. Nē, nu tā ir, acīm redzam, bet man tā nav. Bet tas man dzird... Kam tad jūs gribat līdzināties? Es varu nosākt ļoti daudz. Nē, es gribu, lai es tādu pateikt. Jūs te visu laiku tagad viss pietiek. Visu laiku mēs tā kā Tincinam pateiks, pateiks stūdīgi, taisies mājās, tur tvītos. Bet skaidri atbildi, viens varonis bērnībā, kurš bija? Nē, jā. Viena varona bērnībā nebija, bet es atceros, ka es pirms kādu laiku vienā blogā sarakstīju tādus arī binārās sarakstus. Pašās binārās, nē. Divi varoņi, viens un otrs, un kurš es no viņiem gribētu būt. Un viņi atšķirās. Un vienmēr ir iespējams tādā populāras kultūras zīmju sistēmās atrast šos divus varoņus. Es tagad klausoties atcerējos vienu vēl piemēru, nesenu seriāls, amerikāņu seriāls izlaušanās no cietuma, Prison Break, kur ir divi varoņi vīrieši, divi brāļi. Un viņus ir pilnīgi iespējams uztvert kā tādu bināru opozīciju. Viens ir aktīvāks, viens ir pasīvāks, viens ir taisnvirzieni, viens ir apkārtceļ, viens rasnāks, viens tievāks. Un ļoti viegli var skatoties šo seriālu, tiek piedāvāts jau skatītājiem. Es domāju, ka scenāristi un producenti ir strādājuši ļoti rūpīgi un izvēlējušies piedāvāt tieši šo iespēju skatītājiem izvēlēties vienu no varoņiem, kuram viņš tad vairāk jūt līdzi, vai ar kuru viņš sevi asociē vai identificēs. Jā, tagad jūs atkal man neko nepateicāt, bet tā apsēstība ar binārām opozīcijām man tā tramīga. Bet kurš tad no viņiem tad jums patīk? Es saprotu, šī ir pēdējā reize, kad man aicina uz diskusiju, tas arī nav nemaz slikti, ka vienas tas ir jā. Nē, protams, es gribētu būt jaunākais brālis, gudrākais un izveicīgākais. Bet bija viena tāda bināra opozīcija, ko es arī uzrakstīju. Jorge Luis Borges vai Čārls Bukovskis. Kurš tu gribētu būt, Kārli? Borges ilgāk nodzīvoja. Borges ilgāk nodzīvoja, lūk. Bet tad es gribētu būt par Čārls Bukovskis. Es atgribētu Nē, Bukovskis arī nodzīvoja diezgan ilgi. Turklāt dzēra līdz mūža beigām, bet Borges bija akls un vairs nevarēja palasīt. Un dzēra. Ja. Varbūt no šīs jūsu diskusijas parasti vīrietim ļoti svarīgi tiešām ir atrast veidu, kā justies stipram, lepnam, pašapzinīgam. Un tiešām parasti, lai pieaugtu, tad ir vajadzīgi kādi piemēri, kurš ir tas stiprais vīrietis, gudrais vīrietis. Un es domāju, ka šī tāda meklēšana, cīņa, kā būt stipram, kā būt pašapzinīgam, kā pievērst pēc iespējas vairāk sieviešu uzmanību, kā patikt sievietēm, viņa notiek nemitīgi, tas tāds ir bioloģisks dzinulis. Un tāpēc arī šie ideāli tiek meklēti, bet, protams, te ļoti daudz notiek tādu pārpratumu, jo ļoti bieži tie, kam ir zema pašvērtība, viņi tēlo. Viņi uztaisa kaut kādu varoni, un tad citi tēlo viņiem līdzi, un beigās visi pazaudē sevi, un nevar atļauties būt laimīgs, piemēram, fiziski
ģenētiski vājāks vīrietis, jā, vai sievišķīgāk izskatās. Tas ir bijis viltus tēls, un līdz ar to viņš es domāju, ir ļoti daudz šo viltus tēlu, jā, kad paņemsi ātro kredītu un visas meitenes tavas apmēram, vai kaut kas tam līdzīgs, vai tur, es nezinu, izaudzēsi bārdu, vai tur muskuļus, vai vēl kaut ko. Un tādi viltus tēli, viņi ir pilns. Jā, un, protams, cilvēki uz to taisa naudu, biznesu, bet ļoti daudz uz to uzķerās un nespēja būt paši. Jā, vienkārši būt kāds viņš ir. Jā, varbūt drusku sievišķīgāks vai gribās ar lellēm paspēlēties kādreiz. Es atceros, ka vēl tajos nevis ātro kredītu, bet vispār kredītu buma laikā, pirms krīzes laikā, sociologi stāstīja, ka mainās vērtību skalas un ko cilvēks kādā secībā cilvēks iegādājas lietas, vai viņš no sākuma nopērk uzvalku, pēc tam dzīvokli un tad mašīnu, vai viņš no sākuma nopērk mašīnu, un dzīvo, kur pagadās, vai dzīvo mašīnā, un uzvalku varbūt vispār nepērk nekad vairs. Bet vēl viena izvēle un uzvedības modelis, kas te tika pavīdējuši šur un tur, ir par pieaugšanu un par bērnu. Un arī tas ir kaut kādā veidā saistīts ar vīrišķības jautājumu, jo populārs sieviešu psiholoģijas grāmatas mēdz lietot tādu iedzienu, ka runāt par vīriešiem kā par tādiem neizaugušiem cilvēkiem, ka viņi ir bērni. Vai pārmest sliktiem vīriem to, ka viņi nav pieauguši pietiekami. Kā tev šķiet, vai pieaugšana nozīmē kaut kādu uzvedības modeļu izvēli, un vai mēs varam runāt par to, ka mūsdienās vīrieši ir bērnišķīgāki nekā kādreiz? Nezinu, bet es varbūt, ja tā nevar novērtēt, tā es neesmu, varbūt tādu paudžu pētījumu, kurš arī nekam nebūs derīgs. Bet man īstenībā ir ko piebilst dīvainā kārtā par to kino, ja? Nesen skatījos par Fox News, Amerikas konservatīvo sieviešu biedrība ir ārkārtīgi satraukta par to, ka Mūtens, ja, Disney un Pixar pēdējā laikā pilnīgi nenodrošina tos drosmīgos zēnus. Viņas pēdējā laikā velk to palgu uz to pusi, kurā meitenes pašas ar savām problēmām tiek galā. Tur Frozen, Brave un tā tālāk. Un viņas ļoti satrauc par to, kur tad radīsies tie glābēji, tie puiši, kas ir tie varoņi. Ja viņi neredzēs, viņi smultinēs. Un tad no otras puses atkal tad ir tās tur sievietes, kas ir lasījušas grāmatu Cinderella Killed My Baby vai Daughter, kas ir par Disney princešu kultu, ja, kas pilnīgi, kur meitenes pilnīgi apdolbās līdz pat jau 8 gados viņas pilnīgi vispār visi rozā puķainas un viņas gaida princi jau asap, ja, lai kur aprecēt. Un tad tur ir tāda binaritāte, zinām, ja, kad no vienas puses tā kā ir, kas ir priecīgi, ka beidzot tajās bērnu multinēs nav tikai princeses, kuras tiek glābtas, no otras puses, ka kā tad mēs tagad te vīriešus izaudzināsim. Bet te ir mans galvenais jautājums. Runāju par kino un vīrišķību un mūtenēm un vīrišķību. Kā jums šķiet, vai masu kultūras produkti, tādi kā kinofilmas, videoklipi, dziesmām, multfilmas, komiksi, droši vien lielā daļā pasaules, seriāli, kas vēl mums ir dziesmas, arī dažkārt. Vai tas ietekmē un maina sabiedrībā valdošos priekšstatus? Jo ir tāds uzskats, ka salīdzinoši vieglā un pat negaidītā attieksmes maiņa pret homoseksuālajām laulībām Ziemeļamerikā un Rietuma Eiropā, kas ir novērojami pēdējos faktiski 5 gados, notiek tāds uzvaras gājiens.
ka to lielā mērā ietekmējuši, piemēram, Amerikas televīzijas seriālu Varoņi, kuros mēs varam redzēt, ka gandrīz katrā seriālā ir kāds normāls gejs. Nu, nevis tā kā nenormāls, par kuru visi runā kā par kaut ko īpašu, bet vienkārši normāls, attiecīgāk darba kolektīva vai ģimenes vai draugu pulka dalībnieks, kurš cik starpēt arī gejs. Tu vēl var papildināt, kāds bija salicis kopā, tā kā arī to atbalstu tā kā tai gay marriage un Will un Grace. Agrāk bija tāds seriāls, kur arī Vils ir gejs un Grace galīgi, ir sieviete. Un arī tur varēja salikt kopā, ka tas tiešām ietekmēs ir atkarībā no tā, kad parādās pat sezonas, kad tur ir mainās sabiedrības viedoklis. Sezonāla rakstura, jā. Sezonāla rakstura, jā, bet tā kā pieauguši, bet tur īsti man liekas, ka tā ir tāda spēlēšanās ar datiem, gan jau, ka varētu arī saldējumu patēriņu pielikt tur apakšā. Tad kino ietekmē, kino rada mūsu dzīvi vai tomēr mūsu dzīvi ietekmē kino? Kas bija vispirms, vista vai ola, kas zina? Mēs zinām, ka ir bijuši tādi laiki, kad nav bijis kino. Bet es domāju, ka te tiešām ļoti grūti ir pateikt, kas no kā pieprasījums nosaka piedāvājumu vai otrādi. Jā, kurš zina? Vai tas nevarētu būt tāpat kā ar pētījumu izvēli? Ir tik masīvs kvantums filmu un mūzikas un vispārējā, katrs var tur atrast kaut ko sevi glaimojošu, vienkārši skatīties kādas filmas grib. Tā kā skatoties, redzēt 5 dziesmas pēc kārtas kaut kādas, kur tiek izstāstīts, ka rastas meitenes ir skaistas, ka dīvainas meitenes ir skaistas, bet ka homoseksuāli ir skaisti, un tagad beigās arī stāsta par straight cilvēku laimīgām attiecībām. Un šeit tas arī ļoti salasīja kā ietekmēs. Cik varētu pārāk divas lietas pavaicāt. Viens būs jautājums Imantām, tas būs beigās. Es par kino gribēju... Man? Ilmāra. Es pamanīju, lasot, ka 90. gadu beigās ASV viņi pamanīja tendenci, ko kino cenšas pateikt, ka Alterman vārdiem runājot vīrietim nav par atvēsēt. Ka viņš ir ieliks no tāda zemnieka, strādnieka, brutāla vīrieša tādā biroja vidē. Filmas, kas par to runā, laikam bija tāda, ko es neesmu redzējis pēc Altrakas atbildes, Princess Woman's Man, otra filma Fight Club, un amerikāņu skaistums arī tāda fašismu. Es tie, gan jau kino un arī atrast, ko es lasītu caur šīm filmām mēģināt kā pateikt, ka tāda problēma, ka cilvēkam atveizēties, viņi pastāv. Tas cilvēks ir urbanizēts, ka viņš jau ir rāmjos. Un Ilmāra, tas jautājums, laikam, ko es mēģināju pavaicāšu, jo es to jūtu savu sācis, es nevaru to izskaidrot, ja neesmu sociologs, ka dominē, es esmu vienkārši sabiedriskās aktivizācijas aizsardzībā dominē šobrīd, ko es agrāk nejūtu, ļoti blīdi, ka cilvēkos parādās tas, ko sauc par tādu aprēķinu. Viņš var būt godīgs, bet viņam pieeja, klausies, jā, vai paceram šito tematu mēdījos, un tad viņam ieslēdzās kaut kas iekšā, viņš sāk domāt, bet varbūt tas man tur kaut kā atsauksies, un vai Imants to sajūta, varbūt šī tendence tāds tā kā pašlabumu meklēšana, Ilmār, sorry, es vienkārši nestāvu vārdu galvā, kad tas kaut ko sāk varbūt to vīrišķību tā kā nomākt. Tas arī kaut kā vīrišķis īpašības un pašaizliecībā jums arī sievietē, tā kā es atdalīju tomēr tas īpašības universāls neatkarīgi no dzimuma, bet varbūt tas ir tā lieta, ko mēs sajūtam, kad vīrišķības sāk drusku. Par to pašlabumu es īsti nesaredzu. Kā tā nozīmē, ka masu mēdīji atražotu kaut kādus jaunus stereotipus, tāpēc, ka tas viņiem būtu izdevīgāk? Es nerunāju masu mēdīju kontekstā, ir tāds saisnēs ceļš. Cilvēks zina, ka vērtīgi tas ir labs un melns, un viņš ir pašaizredzības gatavs ziedot kaut ko un iet, pat ja viņš zaudēs finālā kā personība
un kādas iespējas savas. Un otrs ir domās, varbūt tas nav izdevīgi, vai tā ideja laba. Un man liekas, šis te otrais šobrīd mans subjektīvās sajūtas paliek blīvāk mūsu valstī. Nedomāju gan. Man liekas, tas, ko es redzu, ka cilvēki aizvien drošāk un brīvāk izsaka savu viedokli, pat ja viņi šaubās par tā pareizību. Droši vien, ka to piedāvā arī kaut kādi jaunie apstākļi, vispār viedokli paust, sociālajie mediji un tā vide, kurā cilvēki sarunājas mūsu dienās ar komentāru un atbilžu veidā. Ir ļoti viegli pateikt savu viedokli, lai arī tu pēc tam viņu nožēlo vai mēģini izdzēst vai kaut kā labot vai sastrīdies ar draugu, kurš tu esi bijis kopā kopš bērnības tikai tāpēc, ka esi paudis savu viedokli Twitterī. Bet šādas iespējas ir un cilvēki viņas izmanto. Vai tas ir labi vai slikti, grūti to vērtēt, bet man šķiet, ka arī Latvijā mūsu dienās ir cilvēkiem daudz atvērtāk domāšana un arī viedokļu paušana. Kā citiem šķiet? Tā atvērtāk domāšana droši vien ir, bet viedokļu paušana pēc manas pieredzes nav diezko atvērtāk. Bet drīzāk es runātu par to, es runātu par kinokritikas jomu vairāk kā tā. Tā ir stadijā stāvoklī šobrīd Latvijā, tad man šķiet, ka viedokļi ir viena lieta, bet tos paust daudz cilvēku dažkārt baidās, un man ir bijušas sarunas vienkārši ar studentiem. Es negribēju pieminēt to filmu izlaidumu gads, kas vispār nav filma. Bet pēc tam, kad viņi man nokaitināja, tad es tur beigās uzrakstīju pēc tiem visiem ārprātiem, ko viņi tur iztaisījās. Protams, tā ir mieras, tagad vairs nesveicināsies, bet labi, tiek jau citu. Tad man daudz cilvēku nāca klāt un stundu jauni, un teica, jā, bet es kaut kā visiem patīk, visi tā kā jauni, bet man likās beigās traņķis. Un es, tā kā, paldies Dievam, tā kā nav traki, es neesmu muļķi, man vairāk cilvēku nāk. Tas nozīmē, ka, ja tu domā, tavs viedoklis ir absolūti skaidrs, tu zini, ka tev šī filma, vai nerunāsim par šo jebkas fakts kaut kāds, mākslas fakts, šķiet nepieņemams, tad to publiskot ir diezgan sarežģīti. Un tāpēc, ka mums šobrīd ir sabiedrība, te vairs nav runa par kādā sakarā to tēmu, ko mēs te sākām. Bet man šķiet mūsdien šī konjunktūras, apstākļos, ka tev ir jācīnās par savu vietu. Tad, kad tu redzi, ka cilvēks tur atrunā tekstus, tur runā par paradigmu maiņām un par diskursiem un par kaut kādām ārprātīgiem izaicinājumiem, ko es gribu pieņemt savā dzīvē, es neko nesaprotu, ko man saka tajā brīdī. Un tas man šķiet nav īpaši, netiek kultivēts. Diemžēl, es jau nesaku, vajag uz visiem, kā mēģināt ar visiem iet uz ragiem un sastrīdēties, bet tas, ka joprojām sagaida no tā cilvēka reizēm kaut kādu zināmiem iepriekš jau prognozējumu viedokli, tas gan man šķiet ir tiesa, bet tas nav visur, bet es nedomāju par sociālajiem medijiem, blogiem, tur tas viss, protams, tur viss ļoti brīvi izsakās, kāda tur problēma. To jau es jau nelieku kaut kādos Twitteros, nezinu, kur vēl iekšā lasīju, ko tur kas par mani saka, un principā diezgan ir tur vienalga. Bet tā kā es negribu īsti piekrist, man šķiet, ka konformistiskāka sabiedrība ir tagad nekā pirms kāda laika. Tas ir vispārējums, ko arī protams, tur var izpētīt kaut kādus datus un atkal pateikt, ka ir gluži pretēji. To varbūt es negribu teikt, bet man ir vienkārši žēl, ka mums ir tik ļoti šaurs skatījums un kritika tiek uztvērta bieži vien un es pēc savas pierunāmas teikšu. Es varu runāt, jo man ir tik daudz gadu, jau visu, es nekad nerunāšu. Tāpēc, ka tā tiek uztvērta kā naidīga attieksme pret vidi, kurā tu dzīvo.
Kāpēc man ir jāklausās teksti? Jūs jau laikam nemīlat Latviju, jūs tā runājat. Es nemīlētu Latviju, es sen būtu jau vēņas savu pārgriezt, vai aizbraukt uz to. Man jau nav kur braukt, kur es jau braukt. Kaut kāda pensionāra sāla nav tāda valsts. Es varētu aizbraukt un vienkārši sēdēt vakaros un viski dzert pie okeāna, pa baltu vēl. Ja jums tādas ziņas par kaut kādām tādām vietām, tad es laipni gaidīšu. Un cēpasts ir ļoti viegli atrodams internetā. Es atvainojos, ka es trivializēju, bet man šķiet, ka, tas ir viss šo. Sapcīt, man liekas, ka priekšstats par cilvēku, kurš droši un pārliecināti pauž savu viedokli, arī tradicionāli ir priekšstats par vīrišķīgu cilvēku. Savukārt, cilvēks, kurš šaubās, baidās izteikt savu viedokli, maina savu viedokli, tiek tradicionāli uzskatīts par sievišķīgu cilvēku. Jā, bet kur tad konformists Bertolucci arī tāpat? Es nedomāju, ka tas tā ir. Man neliekas, ka tas ir no dzimuma, no dzimuma atšķirīgs. Man liekas, tas ir vienkārši atkarīgs. Tas ir no cilvēka individuāli. Cik tu drosmīgs esi, un es jau nevajag teikt, ka baigā drosmīgs, kur vajadzīgi. Bet, jebkurā gadījumā es nedomāju, ka tas ir tā saistīts. Es kaut kā šodien visu laiku runāšu jums pretī, laikam. Tā ir vienkārši. Varētu pajautāt jautājumu? Jā. Ja diskusija dalībniekiem par angļu valodā vēsturi sauc history. Ir cilvēki, kas pamanījuši tajā his story. Un kad jūs teicāt, piemēram, ka literatūra ir tradicionāli vīriešu sarakstīta. Jā. Tāpat jau arī var teikt par gandrīz visu, kamēr sievietes nelaidz izteikties, tikmēr varbūt viņas nekur arī netika. Kultūra ir vīrišķīga un tā daba ir sievišķīga. Es šobrīd runāju tieši par to histeriju, kā kurš ir ieguvis iespēju izteikties, kamēr kāds nav. Un tas, kuram ir tā iespēja izteikties, tam ir tas his story. Viņš stāsta to his, un šī gadījumā his story, tas ir viņas stāsts, nevis viņas. Un kino tāpat kā literatūra arī tajā pašā veidā sākotnēji bija vairāk his story, un ar vienu jau arī ir, ja mēs paskatāmies uz Hollywoodu, ja mēs paskatāmies, kā sievietes, kuras ir aktrises, kā viņas stāsta par to, cik viņām ir grūti, kad viņās kļūst vecākas ar 40 gadiem, viņām grūtāk darbu dabūt, jo vīrieši stāsta to his story tā, ka tur vajag jaunākas sievietes, blakus vecākiem aktieriem, varbūt kā viņa tās jaunākās, mīļākās vai sievas vienmēr. Bet, ja kurā gadījumā tas jautājums būtu par to, ko jūs tieši domājat par to his story, viņš stāsta. Un vai tieši kino, tas ir pieņemsim, vai varētu būt tā, ka tas, kas uzņem to kino, vai ir vīrietis vai sieviete, cik tas arī to nosaka, ko mēs redzam tajās filmās. Un vai ir tā, ka es tiešām domāju, ka sievietes, ja viņas mazāk uzņem filmas, viņas to negrib, nespēja, ja kaut kādā veidā varbūt viņas to grib un spēja, un viņas gaida iespēju, meklē iespēju. Un vīrietis vai par to historiju. Jā, kāpēc ir tik maz sieviešu režisori, kas savot saņēmuši Oskarus? Ir jau, tas ir par divām dažādām lietām. Pirmkārt, tas, ka Hollywoodā, šajā, es domāju, industrijā, tur vienkārši ir grūti izsisties. Ir izņēmumi, protams, Katrina Bigelow, kur arī gan jāsaka vienu brīdi, es sastātāt Katrinu, Džeims Kamerona bijusi sieva, kas, protams, ir muļķīga. Viņa ir pat par sevi, viņa ir tiešām izcils filmas. Strange Days ir absolūti brīnišķīga filma, lai arī varētu citiem likties iebildumi par žanru un tam līdzīgi, ka tādu nevar bez sievieti uztaisīt tāds kaut kur teica. Bet redz, kā var, kur tas bija tas point, ne kaut kādu vēl viņai bija point break vai kas arī tādu likās.
Tā kā ne, protams, ka tur ir statistiski šī proporcija ļoti atšķirīga. Anglijā, starp citu, situācija ir savādāka, un man nav datu, šodien vārds dati ir aizliegts tabū, bet es vēlreiz pieminu, man nav datu, bet garā gadījumā tur ir, nav gluži tik viennozīmīga tā situācija. Kur nu vēl Latvijā? Latvijā te pa pilnam ir sievietes režisors arī. Dokumentālā kino ir taču tik daudz ir salīdzināt, bet es arī neesmu skaitījis. Bet runāt par to historiju, tas ir tāds, tā ir tāda spēle ar vārdiem, jo vārds historija nenāk, nav viņam etimoloģiski nekāda saikne ar viņa stāstu. Un tas vienkārši saprot, ka feminismu ideoloģija to paņem un pēkšņi pāriet. Un bija jau periods tad, kad arī nevarēja teikt masterpiece, tāpēc, ka masterpiece ir tā kā meistars tur atkal un woman vispār, es tur citu, jūs droši vien zināt, ir etimoloģiski nāk no Līfman, kas nozīmē vīrieša sieviete, un tā kā to mēs vispār nevaram lietot, ar ko tad mēs lietosim. Bet, tas, ka, es saprotu, ko es saku par to historijā, tas ir. Es neuzsveru to, ka par to vārdu tieši. Man ir tā ir ironiski par to, ka kas tad stāstu? Literatūra nav piederoša vienam dzimumam. Kāpēc? Tāpēc, ka literatūra stāstu. Ja vienīgi mēs varam pierādīt, ka sieviete nespēja izstāstīt stāstu, tad mēs varam teikt, ka tā ir vīrieša lieta, stāstīt stāstu, un arī kino ir stāstīt stāstu. Un tad vēsturiski, kas ir ticis pie tās silas, kur stāsta stāstus un liek grāmatās iekšā. Un, piemēram, literatūrā pat šobrīd, kas rakstīja Harry Potter, tad, kad viņa uzrakstīja jaunu grāmatu detektīvu, viņa slēpa savu dzimumu tai grāmatai. Viņa izlikās, ka viņa ir vīrietis. Tas bija pagātnē tā, ka sievietes, kuras gribēja izdot grāmatas, viņām vajadzēja tā kā ņemt tos vīriešu pseidonīmus. Tāpat arī vēl ar vienu ir tā, ka sievietes paņem vīriešu pseidonīmus, jo nezinu, kāpēc tajā silē tad nevarēs ielikt. Kas tur, kāpēc tur, neņems, kāpēc viņas baidās, ka neņems varbūt tās nekāda nesaistās, varbūt saistās. Tas ir mans jautājums, ja jums tas būs tad jautājums. Nē, tas arī tāds stereotips ir, ka vīrieši ir cūkas, tāpēc viņi ir pie silas un vēl aiz citas. Tā ir jūsu interpretācija. Jūs neesat pamanījuši, kad mums satiekās, teiksim, 3-4 latviešu meitenes, un parasti viss varētu tāds viedoklis, kad latviešu vīrieši tādi kaut kur nedzērīgi nekam, tad nespējīgi, bet kaut kur tur ārlatvijā, tās ārzemēs, tur tiešām ir tie īstie veči un tā, un ka šeit jau neko nevar gaidīt. Un man tas ļoti bieži, es vienkārši par to, tāds nav, man ir. Kā jūs domājat, kāpēc tā pastāv un kāpēc, teiksim, Latvijā to ir īpaši? Es varu noteikti pastāstīt, tāpēc, ka mūsu kultūrā nav jauni puiši nemācās aplidošanas kultūru. Un, teiksim, viens gruzīņu puisis, kurš māk meitenei uzdāvināt pareizi puķi, noskaitīt dzeju, bet viņš to mācās no bērna dienām. Un, ka jūs satiksiet, kad arābu vīrieti, vai viņš mācēs vienkārši to izdarīt. Bet, mums ir tas Klāva Elsberga dzejolis, par to pārīt, kas iet cauri pagalmam, un kur tas puisis nezinu, ko teikt. Viņš saka, tas kaķis laikam ir beigts. Tajā kultūrā aplidošana jau ir tāds kā tabū. Pamēģiniet kādai norvēģi meitenei kodot roku kāpim un tramvajā ārā. Viņš jūs nolamās par to, ka jūs viņu uzskat par vājā radību vai kaut kā tādu. Te daudz meiteņi ir. Jā, mans viedoklis ir, ka te sākas tāda konkurence, kuri ir labāki. Un ja 3 sievietes aprunā, ka visi vīrieši ir vārguļi, tad vienkārši viņas tādā veidā sevi izceļ, paceļ. Jā, bet tas arī ir viens no instinktiem, agresija, kurš ir galvenāks, kurš uzvarēs, kurš svarīgāks. Un tas nemitīgi notiek. Jā. Civilizētās sabiedrībās nemitīgi ir vajadzība kādam uzbrukt, pazemot. Jā. Mūsu dzimums labāks, otrs sliktāks. Tas ir visu laiku gatavībā notikt un notiek. Un,
un no tā ļoti jāuzmanās. Bet es domāju arī par to, kāpēc vīrieši tiek tur pie kādām silēm vai kaut kur vairāk. Mans viedoklis, ka tur tomēr ir ģenētika, jo, piemēram, pētījums ar žurkām, 10 tēviņi, 10 mātītes slēgtā istabā, caurums uz caurumu lamatas. Ja, tad pamazām aizgāja visi tēviņi. Ja, kad viņi ir kaut kādā veidā aktīvāki, vairāk riskē, ja tur ir kaut kāds treknis siers, tad viņi to dabūja, ja, viņi tiek pie silas, bet viņi arī iet bojā. Savukārt mātītes paliek, jo viņas rūpējās par bērniem, un es domāju, ka tas arī bioloģiski. Nedara? Mums varbūt gudrāks ir. Neliela lamatraks. Varbūt, ka ir gudrāks. Gadījumā ir pielīdzināt cilvēku žurkām. Es domāju, ka tur kaut kas līdzīgs ir. Bet šeit mēs pieminējam to grāmatu, kur sieviete izvēlās vīriešu pseidonīmu. Kā tā grāmata, tās nav tieši par žurkām, grāmata ir jau gatava. Tā sieviete, varbūt viņa tur par bērniem rūpējās, bet viņa uzrakstīja grāmatu. Jā. Bet tad viņai publicists pasaka, zini ko, arī sievietes vārdi tev neies cauri. Tas varbūt nav gluži žurkas skrien cauri, tas ir drusciņ cits. Jā, es domāju, ka tur var būt dažādi. Pirmkārt, ja sieviete pati baidās, viņa dažkārt tās bailes ieliek, projicē agresoru vīrieti. Un it kā vīrietis viņai neļautu aizliegt. Jā, tie sliktie vīrieši neļauj, bet pamatā ir pašas bailes. Bet varbūt kā arī ir kaut kādas vides, kur vīrieši ir agresīvāki un nelaiž sievietes. Es domāju, tas ļoti dažādi, bet arī sievietes var atrast, kur izpausties, tāpat kā vīrieši kaut kur izpaužās. Bet tad, kad ir šī tāda sajūta, kad vieni tur ir laimīgi vai uzvarētāji, otri zaudētāji, es domāju, katrs var domāt, kāpēc viņš, piemēram, ir zaudētāja pozīcijā nokļūt. Man liekas, ka vienkārši ar to J.K. Rowling, viņa jau arī tas J.K. Rowling, kad viņa izvēlējās šo pseidonīmu, viņš arī bija paredzēts samērā vīrišķīgs, tāpēc, ka tā bija zēniem domāta literatūra, tas, ko viņa ir intervijās teiks. Un, es domāju, tas bija vienkārši mārketings, ko tur viņa baidījās no tā, ka kāds, ko tur pat, kad viņi tur upurs. Es nedomāju, viņi diezgan normāli nopelnīja naudu ar Potteru un pēc tam vēlāk mārketinga stratēģija, kad ar vīriešu vārdu uzvārdu labāk nopelnīt ar detektīvu romānu. Tā. Jā, arī drīzāk viņi, lai noslēptu sēgas labāk. Es arī esmu rakstījis ar sieviešu pseidonīmu, lai neatšifrēties. Tas ir bailes kaut kāds, varbūt te vajag kāds. Kā? Tas nav bailes, vienkārši nevar tik daudz viens autors rakstīt vienā žurnālā rakstus, un man vajadzēja daļu rakstu publicēt ar pseidonīmu. Es izvēlējos sieviešu vārdu un uzvārdu, tāpēc, lai pēc manas rakstības stila tik viegli neatpazītu, ja tās pēdas var noslēpt šādu labāk. Bet par to konkurenci starp dzimumiem es brīnos patiesībā. Kāpēc? Kāpēc ir kāds par iespējams traktēt to kā konkurenci? Jo konkurenci jau ir starp diviem tēviņiem, kurš dabūs mātīti, vai starp divām mātītēm, kuri dabūs tēviņi. Kur ir konkurence tādā bioloģiskā izpratnē starp vīrieti un sievieti? Es domāju, ka ir piemēram, ja mēs ņemam 3-gadīgu bērnu, 2 3-gadīgus bērnus un ir viena mantiņa uz galva, tad katrs grib dabūt mantiņu sev. Nevienmēr. Jā, bet ir ļoti grūti dalīties, ir ļoti stipra vajadzība sev ņemt. Jā, un tur, es domāju, bieži vien tiek izmantotas jebkuras atšķirības, dzimuma atšķirība, lai uzbruktu citiem, noniecinātu, vai dzimuma identitāte, vai tautība. Jā, ka šie instinkti uzvarēt, pazemot, izcelties uz otra rēķina, viņi ļoti stipri.
Tas gan man, jā, tā mēs varētu piekrist šim skaidrojumam, ka vajadzība nodalīt sievieti no vīrieša ir lietderīga vai noderīga tajā brīdī, kad ir kaut kāda cīņa. Vai par izdzīvošanu, vai par labumiem, vai par piekļūšanu pie silas, bet sabiedrībā vai kultūrā, kurā iespējas tiek padarītas līdzīgākas, un dzīves izvēles kļūst aizvien dažādākas un sadrumstalotākas, un cilvēks var izvēlēties ļoti šauru nišu, kādā viņš var eksistēt, dzīvot, strādāt un domāt. Šādā sabiedrībā un šādā kultūrā tā nošķirt vīrieti no sievietes, latvieti no krieva, balto no melnā, tas vairs nav tik svarīgi un tik nozīmīgi, un tāpēc šīs varbūt arī mūsu priekšstati pamazām mainās un izplūst. Ar šo saprātīgo secinājumu es gribētu pielikt punktu tādai oficiālajai daļai, bet jūs varat vēl uzdot jautājumus visiem diskusijas dalībniekiem personīgi uz ielas. Thank you.